Es jums pakāpeniski atklāšu vairākus noslēpumus, kurus uz doto brīdi jau es varu skaļi izteikt. Un dažādi cilvēki, skatoties šo filmu, domās par mani varbūt dažādas domas. Viena saskatīs manī piedzīvojumu meklētāju un liktenes izaicinātāju. Citi savukārt redzēs antiņu stikla kalnā. Man tas neuztrauc, jo tas ceļš, ko es eju, ir tas ceļš, ko es pats arī izvēlos apzināti. Un visa dzīve kopumā, visa mana dzīve kopumā ir tāda viena liela pasaku grāmata, realitātes pasaku grāmata, kas ir arī nākamā mana grāmata. Un tāpēc jebkurš notikums šajā grāmatā ir ar pilnu apzināšanos un tādu patiesu šo dzīves momentu izdzīvošanu. Iepriekšējā filmā es ieminējos par pilnīgi nonulētas karmas stāvokli. Arī kaut ko runāju par dzīļu atvēršanu. Un tas ir tāds stāvoklis, kurā karmas ierosinātāji, tādas negatīvās īpašības kā skaudība, greizsirdība, iekāra, dusmas, vilšanās. Un šeit arī var piebilst tādu bezgalīgu vēlmju sarakstu, kas mums visiem ir tikai raksturīgi. Šie te visi faktori man vairs netraucē dzīvot, es teiktu, viegli un, iekšēji priecīgi, varbūt ārēji. Es nevienmēr tāds izskatos, bet svarīgs ir iekšējais stāvoklis, un tas iekšējais stāvoklis ir tāds dziļais prieks, Un es esmu atbrīvojies arī no visiem šitiem te konceptiem reliģiskajiem un tās mūžīgās sacensības jātiek uz priekšu, ātrāk, augstāk, tur tuvāk Dievam, tālāk prom no šitās te samsāras riteņa. Lūk, tad arī no šādas domas es esmu ticis vaļā, pieņēmis savu to tumšo pusi. Tas notika interesantā veidā, to pastāstīšu citā reizē. Tad īsumā pastāstīšu par to, kā es vispār nokļuvu līdz šāda veida aktivitātēm. Faktiski es esmu tāds kā līgstguls. Man ļoti patīk dzīvot uz vietas, patīk dzīvot savā mājā, siltumā, mierā. Lūk, es esmu tāds izteikts mājas cilvēks, un pirmo braucienu uz Ziemeļāfriku man uzsauca mans draugs. Viņam vajadzēja tur izdarīt pāris lietas, un viņam vajadzēja palīgu. Tas bija sarežģīts laiks, tieši bija ieviests masku režīms, es nezinu, 20. gads laikam tas bija, 19. Tikko sākās viss, jau sāka piegriezt skābekli cilvēkiem. Tad mums radās, vai viņam, pareizāk sakot, radās traks plāns aizbraukt uz Ziemeļāfriku, izdarīt tur vienu darbu. Ar kaut kādām niansēm, tur mums bija problēmas, bet tas ir pilnīgi cits stāsts jau. Lūk. Man bija tāda dilema, jo es jau esmu tāds Latvijas pūpēdis, Latvijas meža vīriņš, un tagad man kaut kur jābrauc ārā, un tas bija tā diezgan neiedomājami. Un vēl tādā laika periodā, kad viss šīs te represijas bija, es domāju, varbūt atpakaļ vēl netiksim vai kā, tas man nedeva tādu lielu iedvesmu. Bet tad bija tāds viens atslēgas vārds no mana drauga. Viņš teica, ja tu baidies, tad varbūt nevajag. Un es tā domāju, es baidos, bet es taču esmu savā dzīvē visu laiku domājis par kaut kādu stāvokļu, tādu depresīvo, degradatīvo un ar mīnuszīmi esošo stāvokļu pārvarēšanu un pārvēršanu pluszīmē. Un pēc neilgā brīža, ieejot ļoti dziļi tajā savā noskaņojumā, es sapratu, ka man jābrauc, jo tas būs izaicinājums. Un tas būs tāds labs manas garīgās dzīves turpinājums caur citām formām, citu vidi, jo
ieliekot sevi netradicionālās situācijās un ekstremālās situācijās, mēs iegūstam tādu ļoti strauju attīstību. Nu jā, un mēs aizbraucām veiksmīgi, atgriezāmies veiksmīgi, un jau aiznākošā gadā es nolēmu doties uz Āfriku ar saviem dēliem. Aizbraucu uz 3 mēnešiem, nodzīvoju tur 3 mēnešus un dzīvoju pie okeāna un pēdējo mēnesi ceļoju pa kalniem. Un tas bija tas galvenais atslēgas pasākums. Par abiem pasākumiem es jums stāstīšu visas šīs filmas garumā. Tas ir tās diezgan jaudīgs pasākums vai pasākuma sērija, attīstības posms 6 gadu garumā, kurā notikušas arī ļoti būtiskas korekcijas manā personībā, manā domāšanā. Un tas ir tas, kas varētu jūs iedvesmot arī savā dzīvē, nebaidīties kaut ko mainīt, tā, lai vilks ir paēdis un kas dzīva. Nu jā, viss ir jāvirz uz win-win stāvokļiem, nevis win-lose. Jāiet ārā no savām negatīvajām situācijām, nenodarot pāri tai sabiedrības daļai, kur ir ārpus šī tava personiskā apļa, bet arī iekšpusē esot, jā, sevī pašā un savā tuvākajā lokā, pat ja kāds ir tieši vainīgs pie tavām problēmām vai nelaimēm, tu nevari viņu padarīt par pasaules ļaunumu. Noteikti, ka viņš ir bijis tikai ierocis kaut kāda notikuma sērijā, kuras tu pats esi savās inkarnācijās pieļāvis. Un mūsu šīs te karmas, iepriekšējās karmas, kas mūsos ir, viss mūsu dzimšanas, cik mēs tā esam piedzimuši uz šīs planētas, viņas visas ir klātesošas un daudzas ir izgaisušas, izdzisušas, bet Akašas kronikās atmiņas par šīm dzīvēm ir saglabātas. Un kaut kādā brīdī mēs varēsim kino noskatīties no savām dzīvēm. Un ticiet man, tur arī ir šausmu filmas. Tad visu maina šī brīža stāvoklis, nonulēts karmas stāvoklis ir tāds stāvoklis, kurā tu maksimāli apzināti izdzīvo šo brīdi, maksimāli apzināti koncentrējoties uz šo te patieso graudu, iekšējo dvēseles graudu, mīļesības un patiesumu graudu. Tad, kad tu koncentrējies sevī, tad tavu dzīve mainās un aizvien retāk tu piedzīvo kļūdīšanās efektus. Jo jebkuru kļūdīšanos tu sāc uztvert kā iespēju korektēt savas izvēles, savas vēlēšanās un savas rakstura īpašības. Nu, lūk, un šis 2024. gada ceļojums filmu, kur jūs skatāties, jā, ir mans 3. ceļojums uz Ziemeļāfriku. Un pēc jau piedzīvotā iepriekšējos braucienos, tad rodas jautājums, ko es te meklēju, ko es te daru. Jā. Tupiks? Un šo 3. ceļojumu es organizēju kā ekspedīciju, un man bija 3 mērķi. Pirmais mērķis man bija paceļot pa kalniem, otrais bija satikt viedos vīrus, bet es nebiju nodefinējis, jā, kādus viedos vīrus, vai muslim, vai pagānu. Un 3. mērķis bija aizbraukt pie okeāna un ieiet savā tādā meditācijā, jogā, komunicējot ar Poseidonu. Mūsu grupa jau sākotnēji sadalījās 2 daļās. Viena komandas daļa ar manu dēlu jau uzreiz aizbrauc atpūsties pie okeāna, un tad man bija tāds iekšējs miers, kad mans puika ir drošībā,
un viņiem tur visi baigi forši. Un ar Filku Jāni es devos kalnos. Un tur mēs satikām Saladinu, jeb Salahu no kalna ciemata, kurš labi māka angļu valodu. Un viņa draugs mazāk prata angļu valodu, bet vispār tas ir retums, ka kalnos kāds ļoti labi pārvalda angļu valodu. Tajos zemajos kalnos tur katrs cienoši sev, protams, mācās šo te valodu, bet jau augstākos ciematos tur reti kurš pārvalda. Lūk, tad šie abi mani pavadoņi bija no augstajiem kalnu ciematiem. Jā. Un mēs viņiem palūdzām, lai viņi mūs izved ceļojumā pa kalnu ciematiem, kuros mēs gribam satikt tādus patiešām maģiskus cilvēkus. Mēs to nodefinējam kā viedos. Un tā bija kļūda. Vēlāk izstāstīšu, kāpēc. Un, jā, doma bija tāda, kad viņi mūs izvadā pa kalniem, un pēc tam mēs viņiem dodam iespēju nedēļu padzīvot pie okeāna un atpūsties. Tā kā barters tāds bija. Un tad tā arī notika. Mēs vienkārši ļoti nogurdinošs ceļojums bija, pārgājiens, kura rezultāts tāds sausais atlikums bija liels nogurums, problēmas ar gūžām un neliela vilšanās par to, kad netika sasniegts tas rezultāts, kādu mēs vēlējāmies. Bet arī šādā versijā Dieviņš jebkuru it kā nosacīt bezjēdzīgu pasākumu, viņš padara tev par plusu, viņš padara tev par ieguvumu, par vienu dalderi tavā bagātības pūrā, caur tām pieredzēm, caur tiem piedzīvotiem notikumiem un grūtībām, tev iedod tā kā bonus tādu, kur tu varbūt sākumā neredz, ka tas ir bonus. Tā arī mums bija. Mēs vēl to neapzinājāmies, tikai tagad to varam sajust. Ir pagājuši 2 gadi, un tikai tagad to var sajust, kas tas bija, kāds vērtīgs ceļojums tas bija, bet visu šos 2 gadus bija tāda ļoti interesanta šī te dzīves pieredze. Lūk, un tad tā mana doma bija tāda, ka es gribu satikt tādus viedos, kas ir senajā tradīcijā, tajā viņu iepriekšējā mācības tajā tradīcijā. Bet tāda ir ļoti maz, un viņi slēpjās visticamāk, kad viņi slēpjās iekš islama formas. Un sanāk tā, ka viņi piekopi kaut kādu seno tradīciju, bet ārēji izliekās, ka viņi tā kā praktizē islamu. Un iespējams, ka daudziem pat ir tāds samiksējums, ka viņi ir patiesi tajā, ko viņi dara. Viņi, piemēram, tur melnam gailim nocērt galvu rituālā, ja, un uzreiz noskan aicinājums uz kopējo lūgsni, un viņi ieiet kopējā lūgsnā un turpina nodarboties ar kaut kādiem tiem melnās maģijas pagānu rituāliem. Tur ir tāds samiksējums. Tas sanāk, ka mums jātiek tā kalna pārējā tur pāri tai virsotnē, jā? Jā. Aha. Un, lai nesamīt kviešu lauks, mēs meklēsim tāciņas. Nē, mēs pat tākām par starp tām terasēm droši vien. Mhm.